Un šajā parādē piedalās arī iekšlietu ministrijas vienības. Jā, un patreiz tieši valsts prezidents dodās pie valsts robežsardzes ierindas un sveicinot valsts robežsardzes ierindu un robežsardzes karogu. Jā, un valsts šajā svētku parādē piedalās arī iekšlietu ministrijas pārstāvi, arī robežsardze ir iekšlietu ministrijas pārstāvi un arī valsts policijas pārstāvi, pie kura ierindas šobrīd ir piegājis prezidenta kungs. Un visbeidzot, valsts prezidents ir piegājis apsveicināties ar valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienesta darbiniekiem, kas arī piedalās šajā parādē. Un pēc šīs svinīgās ceremonijas sekos valsts prezidenta uzruna. Brīvi, ieroģis pie kājas. Ņemt! Karavīri un zemes sargi, cienījamās dāmas, godātie kungi. Lāčplēša diena ir Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena. 1919. gada 11. novembrī Latvijas armija atbrīvoja Rīgu no bermontiešiem. Šajā dienā tika iedibināts Lāčplēša kara ordenis. Lāčplēša diena saistās ar stāstu par jauniešiem, no kuriem daudzi pat nebija pilngadīgi, turklāt vāji bruņoti, bet stājās pretī Bermonta pārspēkam. Par nabadzīgiem laukiem un pilsētām, kuras pamazām uzplauka. Par vienkāršiem ļaudīm, kas smagi strādājot cēla Latviju. Par politiķiem, kuri mācījās veidot valsti laikos, kad pašas valsts vēl īsti nebija. Arī šobrīd Latvijai nemazāk kā agrāk ir vajadzīgi tādi cilvēki, kā toreiz. Drosmīgi un godprātīgi, zinātkāri un strādāt griboši, patiesi un dzimteni mīloši. Šodien simtiem un tūkstošiem svecīšu tiek aizdegts Latvijas karavīru piemiņas vietās un kapsētās. Ne tikai Rīgas brāļu kapos un citur valstī, bet arī Ikšķiles vecajos kapos, tiem 75 nāves salā par dzimteni kritušajiem strēlniekiem, kuri Latvijas dzīvību vērtēja augstāk par savējo. Šajā dienā pieminam arī tos,
kas par Latvijas brīvību un neatkarību krita citos karos un citās frontēs, lai mūžīga piemiņa viņiem visiem. Šī diena mums saistās arī ar domām par to, kas ir karavīrs. Vai tā ir profesija, aicinājums vai misija? Mūsdienās karavīra tēls ir citādāks nekā pirms gadsimta. Šodien karavīrs ir izcili ekipēts, pasaules standarta līmenī apmācīts, ar kuru Latvija var lepoties nevien savā zemē, bet arī visā pasaulē. Bez patiesas sirdsdeksmes un cilvēciskas drosmes neviens par karavīru nekļūst. Tā ir pārliecība un smags darbs, neatkarīgi no laika, kurā esam. Pārliecībai ir mūsu spēks, gara spēkā rodas mūsu pārliecība. Šajā karavīriem nozīmīgajā dienā paldies visiem, kas savu dzīves aicinājumu saista ar Latvijas valsts drošību un aizsardzību. Dievs svētī Latviju! Cienības, līdzināties, mierā, valsts himnu godām, sveiki! Brīvi, ieročis pie kājas, ņem! Tad izskanēja Latvijas valsts himna un valsts prezidents sacīja savu uzrunu, kurā viņš pateicās Latvijas brīvības cīnītājiem un atgādināja, ka šādi cilvēki, kuri ir gatavi ziedot savu dzīvību un ne tikai to, bet arī savas zināšanas un spēku veltīt Latvijas valstī, nepieciešama arī šobrīd. Līdzināties! Mierā! Un tūlīt sāksies Parāds maršam! svinīgā parāde, kuras gaitā gar brīvības pieminekļa tribīnu noies visi šeit pārstāvētie bruņoto spēku veidi un bruņoto spēku vienības. Un kā pirmā, lūk, šeit mēs priekšpusē redzam Latvijas armijas karoga vats. Tā ir tāda simboliska vienība, kurai uzdevums ir nest šo te Latvijas armijas karogu, kas arī būtībā ir viens no armijas simboliem. Protams, tas vairs nav kaujas karogs, tas ir tāds simbolisks karogs, kas simbolizē mūsu nacionālos bruņotos spēkus. Un es gribētu pateikt, ka katru gadu Latvijas armijas karogu nes cita karaspēka vienība, un šodien šo te karogu nes Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 3. un 4. kursa kadeti. Tātad viņiem ir
šogad šis te gods nest Latvijas armijas karogu. Līdzināšanās uz kreiso. Soļos. Un šo parādi komandē pulkoģis Tāls majors. Lūk, mēs redzam šo te Latvijas armijas karogu vadu un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetus, kas izpilda karoga pavadītāja vienības funkcijas. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir 1919. gadā dibinātās kara skolas tradīcija pārmantotāja, kas atjauno 1992. gadā. Šobrīd mēs redzam Latvijas Nacionālo bruņoto spēku štābu bataljonu, kuru, kā es jau teicu, ir vienīgā vēsturiski atjaunotā Latvijas armijas vienība. Šīs vienības pirmsākumi ir meklējami 1919. gadā neatkarības kara laikā, un štāba bataljona funkcijas vienmēr ir bijis taiskaitā arī reprezentācijas funkcijas kā godasardzes vienībai un sagaidot ārzemju viesus. Tālāk mēs redzam Sauszemes spēku 2. kājnieku bataljonu, kurš izveidots 2002. gadā, un bataljons bija izveidots kā sagatavošanas vienība obligātā militārā dienesta karavīriem Nacionālā bruņoto spēku rezervei. Šobrīd garām brīvības piemineklim soļo jūras spēku flotiles pārstāvi, kurā šogad soļo karavīri no patruļkuģa eskadras, mīnu kuģa eskadras un jūras novērošanas un sakaru dienesta, kopā 28 cilvēki. Un jāpiezīmē, ka viņi nes vēsturisko kara flotes karogu. Tagad jūs redzat gaisa spēku aviācijas bāzes parādes vienību, kuru veido pretgaisa aizsardzības divizionu, sakaru un lidojumu nodrošinājumu posmu un gaisa telpas novērošanas eskadriļas karavīri. Tālāk jūs redzat Latvijas Republikas zemesardzes pārstāvis, un šo te daudzskaitlīgo bruņoto spēku struktūru šogad pārstāv studentu bataljonu karavīri, studentu bataljonu zemesargi. Un jāpiezīmē, ka studentu bataljons arī ir zināmā mērā vēsturiska vienība, jo skaitās 1918. gada 20. decembrī dibinātās atsevišķās studentu rotas tradīcija un ideja mantinieks. Un šogad parādē piedalās arī iekšlietu ministrijas pārstāvis, jo jūs redzat valsts zemesardzes vienība 35 robežsargu sastāvā. Tālāk garām brīvības piemineklim soļos valsts policijas vienība, kuru valsts policijas šogad un kā arī katru gadu pārstāv valsts policijas koledžas, kadeti. Un visbeidzot, kā pēdējā vienība garām brīvības pieminekļa tribīnai soļo valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienību, kuru arī veido šī dienesta kadeti. Patreiz jūs redzat Nacionālo bruņoto spēku orķestra karavīrus, kuri visbeidzot noslēg šo te parādi ar savu gājienu gar brīvības pieminekli. Un tas ir apvienotais Nacionālā bruņoto spēku orķestris, kurā jūs redzat gan Sauszemes spēku karavīru formās tērpus muzikantus, gan jūras spēku formās tērpus muzikantus. Un orķestra komandē pulkvedis Dainis Vuškāns. Tagad ir beidzies karavīru gājiens gar brīvības pieminekli. Kā varam redzēt, gan daudz cilvēku šodien pulcējušies pie brīvības pieminekļa, un valsts augstākās amatpersonas šobrīd dodas nogt ziedus pie tā, un izmantojot izdevību jūri vēlos jums vaicāt. Laišplēša dienā mēs godinām mūsu brīvības cīnītājus, bet tā simboliski arī ievad šo visu turpmāko svētku nedēļu, kad mēs gaidām Latvijas šogad 95. dzimšanas dienu. Vai jūs kara muzejā arī to redzat un jūtat, ka šajā laikā, ja nevar būt ikdienā, tad šajā laikā jo īpaši tā cilvēka interese par jūsu ekspozīcijām ir?
Jā, protams, nevar noliegt, ka šajās svētku nedēļās mums šī nedēļas jau ir aizsākušās drusku iepriekš. Varbūt tā var teikt, ka cilvēku interesi pieaug bez šaubām. Tie gan skolnieki, gan individuāli, gan grupās nāk ļoti daudzi, un šajās dienās mēs jūtam to, ka faktiski muzejs ir tāda vieta, kur cilvēki plūst straumēm nepārtraukti. Un tāpēc mēs mēģinām, protams, šīs dienas padarīt kaut kādas īpašākas un rīkojot dažādus pasākumus par godu gan Lāčplēša dienai, gan valsts neatkarības dibināšanas gada dienai. Un piedāvāt cilvēkiem varbūt tās vairāk apmeklēt muzeju, jo, piemēram, šodien mēs strādājam līdz 10:00 vakarā. Tātad cilvēki, kas iet nolikt svecītes pie Krastmalā pie mūriem, var arī droši doties pie mums. Mums būs drusku tāda virtuāla ekspozīcija uz muzeja mūriem redzama no 5:00 vakarā. Tātad, kad būs jau tumšs, tad tas būs arī, tā sakot, varbūt labāk redzams. Un 8:30 vakarā pie mums muzejā varēs noklausīties neatkarības kara laika Latvijas armijas karavīru atmiņas Latvijas Nacionālā teātra aktieru izpildījumā. Tā kā arī tas būs varbūt tāds drusku ārpus ikdienas darba pasākumiem mums, bet, galvenais ir, protams, tas, ja cilvēki iet nolikt šīs svecītes un aizdzināt svecītes, tad viņi droši var nākt uz Kara muzeju, mēs strādāsim līdz 10:00 vakarā. Tā ir lieliska iespēja, ko noteikti šovakar nevajadzētu palaist garām, un es arī vēl piebildīšu, ka aicinām jūs šovakar ne tikai doties nolikt svecītes pie Rīgas pils mūriem, bet arī doties uz Brāļu kapiem, kur notiks Latvijas televīzijas akcijas ziedojuma vākšana Rīgas Brāļu kapu noslēdzošās sienas restaurācijas pabeigšanai, un šo visu Latvijas televīzija rādīs arī tiešraidē, tās sākums jau 7:30 vakarā, pieslēgsimies gan Brāļu kapiem, gan arī svecīšu sienai pie Rīgas pils. Tieši tā, un teikšu jums šodien lielu paldies, ka komentējāt šo parādi un bijāt kopā ar mums šeit Latvijas televīzijā, un tiešām atgādinu visiem, turpiniet skatīties Latvijas televīziju 7:30 vakarā, tieši raidus no Rīgas Brāļu kapiem un svecīšu sienas. Visu labu! Viņiem nebija izvēles, viņiem bija jāiet karot. Piespiedu kārtā, zem sveša karoga. 4 karavīri, 4 personiski un 1 kopīgs stāsts par mums un mūsu valsts likteni.